No, sveiki, atkal. Labrīt, labdien, labvakar. Labrīt, labdien, labvakar. Kurš kurā brīdī atnāks, kurš kad varbūt labu nakti? Jā, jā, nu tiešām ir tā, ka jūs sagaidījāt 20. jūnija vakaru, kas ir ceturtdiena, un šogad tie ir vasaras saulu grieži vai saulu stāvi, kā ir pareizi. Saula griež. Mhm. Mm. Saula griežās tagad, jā. Saula griežās, un sākās tas, ko sauc par vasaru, astroloģisko vasaru. Realitātē man ir astronomisko. Astronomisko un astroloģisko abas divas viņas tur kopā, Jā. jā. Mhm. Man pašai šis ir bēdīgs brīdis, jo man ļoti patīk pavasaris dēļ tā, ka diena paliek arvien garāka. Un tagad viņa sāk palikt īsāka, tad līdz pēc septembra vēl ir ok, vēl tā, tomēr ir tikai šie vakari. Un tā kā nāk tumsa, tad gribās kaut kur uz dienvidiem braukt, tur, kur tomēr tas dienas laiks ir mazliet izlīdzinātāks, un līdz ar to arī vakari. Vasarā, protams, līdz tiem rudens saulgriežiem ir tā, ka Latvijai ir izdevīgāk nekā dienvidos, tomēr tā diena ir garāka, bet ziemas periodā atkal foršāk tālāk uz dienvidiem ir tad fiziski atrasties. Bet, var, protams, ir Latvijā baudīt. Labi, bet šī ir īpašā diena. Šī ir īpašā diena, un šādām īpašām dienām ir nozīme. Nozīmē mūsu dzīvēs, tad to noteikti mūsu senči zināja, esmu lasējusi. Bērnam palīdzēja skolā mācīties, un tur bija tieši zinām dienām. Man bija arī par saulgriežiem. Un tad es arī kaut ko uzzināju jaunu, ko es savā laikā skolā nemācījos, bet par šīm ļoti daudziem svinam dienām, ka tām visām ir kaut kāda nozīme. Nu, kaut vai šī punkta pielikšana, ja? Tad kā seniem latviešiem pavasars ir beidzies, sēst ir beigušies, tagad sākam vākt ražu. Un arī cilvēkiem ļoti būtiski, lai tādas svinamdienas būtu. Ir sevišķi, ka darba ritms jau ir nebeidzams. Nu, līdzīgi kā seniem latviešiem, nepārtrauti saimniecībā bija ko darīt. Nebija tāda diena, kad neko nevajadzēja darīt. Protams, vienmēr varēja apsēsties un paņemt to brīvo dienu, par kuru mēs runājam pirmdien, ja, kad, kā pašnodarbinātiem, kad pašas organizē, kad mēs atpūšamies. Bet no otras puses darbi vienmēr ir kaut kas, ko darīt. Ja nav tāda liela darba, tad ir maziņa darbi, ja tad ir darbi nākotnē, tas nozīmē, kuri augļus nesīs kaut kad nākotnē. Un līdzīgi kā tiem latviešiem, ragavs taisīja vasarā, un kamanas ragavs taisīja vasarā un ratu ziemā. Ja, tad ir darbi nākotnē. Jā, kā Linda ir no astroloģijas viedokļa šo īpašo dienu? Nu, protams, ļoti svarīgi tā ir, un latvieši kā bēdīgie. Piedodiet, mīļie latvieši. Kā jūs visi esat drusciņi apmuļķoti, ka Jāņi tas ir 23. un līgo, ja tad līgo vakars. Nu, to tā veikli izveidoja kristietība, lai piedod man kristietību. Viņi izdarīja labu darbu, viņi patiesībā mēģinot mobilizēt šo vienu datumu, tad reāli uz šo 23. 24. attiecīgi pēc šiem piesaistot šiem diviem vārdiem. Ar to ir viss kārtībā, nedomājiet, ka man kaut kas ir pēc kristietība. Bet astroloģiski tātad vienmēr šis datums ir mainīgs. Tātad saula grieži, kad notiek, kad saula tātad pāriet no dvīņu zīmes, viņa ieiet vēža zīmē, tas vienmēr ir mainīgs lielums. Tātad nekad tas nebūs vienā un tajā pašā dienā. Īsti tā, tātad būs ap šiem 20. datumiem. Ja? Un tas ir tāpatās kā tie cilvēki, kuri vienmēr jautā man, kas ir dzimuši, piemēram, uz robežas, ja? Tātad reāls starp kaut kādu vienu zvaigznāju un otru zvaigznāju, dažreiz viņi arī nezina, ka viņi jau, piemēram, dzimuši tajā nākošajā zvaigznājā, jo tur vēl ir laiks, pulksteņi tātad ir. Šoreiz tātad reāli saulgrieži, vasaras saulgrieži tātad ir pats gandrīz tūp pusnaktī, ja? Tad reāli šo laiku arī vajag izmantot, ja jūs, piemēram, kaut kādus rituālus veicat un rituālus darbības, tad tā nebūs papardu ziedu meklēšana, ja, tas atvainojiet, mīļie, dumjā, ja es tā to uzskatu. Tāpēc, ka visi taču zina, neiedzīt, polemikas nebūs, ja, bet tad, ja jūs gribat tiešām patiesu labumu no tā gūt, nevis padzērušas ļaudis blakus līdzās, tad tas 20. datums no šogad ir tam īsti piemērots. Es zinu arī, ir komerciāli forši tendēti cilvēki, kur arī šo datumu izmanto un, teiksim, kaut vai vienalga savas labklājības, tātad labbūtības vairošanai, ja, tad tas tā arī ir, jā, tas arī tā domāts ir, tāpēc, ka šie katri vispār saulgrieži, viņi tātad ir 4 saulstāvju saulgrieži, ir kā 4 reizes gadā tam, lai veidot, lai
ievilkt atkal jaunus ķeksīšus jūsu labklājībā, jūsu labbūtībā, jūsu labticībā. Ja, tā. Tā kā nekāda sliktuma jau nav arī tam 23. 24. vienkārši man riebumi izsauc tie pārkrautie dzērienu rati un šašliku un tesu rati, kas tiek vienkārši stumti pa maksimām un rimčikiem, un tas ir tas, kas mani uztrauc reāli. Protams, es domāju, ka starp jums varbūt tādu ļaužu arī nav, kas arī iet un bluķi ripina, tā ka viņš jāripina, vai velk, vai ripina, vai stumda, bet tas, ko es jums neieteiktu darīt, tiešām neieteiktu, tad iet rituālos kopā ar daudziem cilvēkiem nevajag. Ja jums ir kaut kāda sava forša kompānija, kuri kaut ko dara kopā, nu, kustās kopā, iet kaut kādā, nezinu, 5, 10, 15 cilvēku, varbūt jums ir draugu kopa, varbūt esat folkloras ansamblis, varbūt esat kaut kāds vienkārši ansamblis. Jā, bet ja tie ir 10 un 100, kuri iet kaut kādā kalnā kaut ko stampā un dzied tur pa visām sētām, kuras apkārt velk un ienaidniekam acis izdur. Nu, šitās latviešu tautas dziesmas nebūs tās īstās šajos svētkos, kaut gan viņas jau ir savā ziņā pasargājuši, ja jūs tā uztverat un jūs tā domājat, ja tā ir jūsu pasaules uztvere, tad varbūt jums arī viņas ir palīdzošas, bet labklājību un labbūtību acu izduršana tautas dziesmā nevienam labticību nenesīs, tā kā tas arī ir fakts. Izvairieties, ļoti sekojiet līdzā tam, ko jūs esat pieraduši, ko visi visur, kur skaita un stampā zemē. Ja? Tā kā iet un viens aiz otru saku uguns, kur ūkā čakā. Ja? Es ļoti, ļoti skeptiski šo skatos un tikai tā, ka man ir zināšanas. Un tālāk es arī redzu sekas ļoti bieži, kas notiek pēc tam. Kas notiek ar cilvēkiem, kas notiek ar viņu dzīvēm, kas notiek vispār apkārt ap viņiem. Tāpēc esiet ļoti prātīgi ar šo. Visjaukākais šādus svētkus ir sagaidīt, nu, ja jūs ģimenē neviens, teiksim, nav, kas jūs atbalsta, ka jūs ejat, nezinu, augstajā kalnā skatīties uz visām 4 debesu pusēm, palūkoties, pateikties par to, kas jums ir, par to, ka jums ir dzīvība, ka jums ir mamma, ka jums viss ir. Un jums ir jumts galvas, un jums ir darbs, un jums ir elpa, ko ievilkt katru rītu, par ko jūs vispār nedomājat. Tad to vislabāk darīt pat ir vienam. Nu, var ar draudzeni, var ar bērniem kopā. Bērniem arī kaut kas ir jāmāca un jārāda. Bet es neiesaku jums piedalīties lielos rituālos pasākumos šādos svētkos. Ne pavasaras salstāvjos, ne vasaras, ne rudens. Tad nē, vienkārši ne. Diena ir ļoti īpaša. Tātad pati diena jau 20. Ja, tad sajūtiet, kāda viņa. Šis ieraksts būs publicēts. Viņš nopublicēsies tad 20. Nu, pēc kalendārīša mūs, ja, ko Dats rūpīgi dara līdzā un tais. Tad jūs to katrs jau noklausīsieties, kad jūs gribēsiet, tāpēc pavadiet jau šo dienu šajās te līgo noskaņās. Nu, tad, ja tas ir līgo, tad līgojam, ja, nu, lai līgo zari, lai līgo, ne zariņi nenolauz, ja, bet līgoja kopā. Nu tā, tas ir mans tāds, nu, jā, cilvēki ar milzīgu pieredzi šajā un milzīgām, bez ambīcijām, ja, tad reāli. Neiet tik daudz ļaudīs, esiet labāk vairāk ar sevi vispār šajos svētkos, nu tā tas ir. Svētki ir visādi, ir dzimšanas dienas ballītes, var vienkārši aiziet klubā uz ballīti un padancāt var, un tas arī ir labi, un tas arī viss dara, bet šajos saudzējiet vienkārši sevi, savas ģimenes, savus mierus, savus mīļos, tos, ko jūs tiešām mīlat, nevis vienkārši mani mīļie, zem kuriem jūs nevajag. Arī no šiem svētkiem es jums iesaku nelikt Facebookā tās bildītes, kurām ir mani mīļie, un it sevišķi jums ir piedzimis mazbērniņš, un jūs klokši ar viņu iebāžaties iekšā Facebookā vai vēl kaut kur. Jūs zināt, cik acis uz jums skatās greizām acīm, cik daudz negrib, ka jums tur ir tādi mazbērniņi, un visādi iemesli pēc visu savu traumu dēļ, par kurām Dats tik ļoti daudz runā. Tāpēc pārdomājiet, šie saulgrieži, lai jums ir īpaši. Par traumām runājot, man uzreiz ieskanējās ausīs personīgā pieredze, kā tas bija. Es neko sliktu neizdarīju, bet es atceros, cik man bija sāpīgi tajā laikā, kad manā pirmajā laulībā nevarēja būt bērnu. Izrādījās ne manas vainas dēļ. Nu, neviens jau nav vainīgs, vienkārši liktenis tāds ir, bet mums nevarēja būt bērni, un mana sievietes būtība sauc pēc bērniem. Un pēkšņi kolēģe
kurai bija romāns ar precētu vīrieti, palika stāvoklī. Nu, patīkams, priecīgs notikums, bērniņš būs, bet tam, kad viņa pēc tam apprecējās, tas pāris ir izveidojis ģimeni un cik viņi joprojām ir kopā. Tā kā par to ne par to stāst, par to, ka viņai taču nepienācās un man pienācās un man nebija, bet nestoties uz to, kad ir blakus cilvēks, kuram ir kaut kas, pēc kā es ļoti, ļoti ilgojos un nevaru pie tā tikt, bija bez gala sāpīgs. Un nereti, kad cilvēkiem ļoti, ļoti sāp, viņiem ir vajadzība to savu sāpi kaut kādā veidā dabūt laukā, un gadās, ka cilvēki izmanto ļaunas lietas, noskauž, kaut ko novēl, kaut tu zinātu, kā sāp man, jā, kaut tu zinātu, kā sāp man, jau automātiski veidos kā lāstā ir ļaunas enerģijas vienkārši paplašināšana. Ja? Tajos mirkļos gadās tā, ka jūs redzat kādu, kuram ir tā, ka kaut kas vairāk nekā jums pašiem, tad foršāk ir, ja jūs spējat par to cilvēku priecāties un zināt, ka arī jums tas tā var būt. Un ja jūs neticat, ka jums tā var būt, tas nozīmē, ka jums ir traumas, jums ir ticējumi, jums ir kaut kāda pieredze kaut kur, varbūt jums tika iestāstīts, ka mūsu ģimenē turīgu cilvēku nav un nebūs, vai ka mūsu ģimenē neviens augstskolās nemācīsies, un tad, kad mēs ticam, ka mums nevar būt tas, ko mēs gribam, tad mums veidojas skaudība. Dabīga emocija cilvēkiem, kuriem ir pamatā ticējums, ka man tas nevar būt. Un tā kā ļoti gribās, tad ļoti sāp. Es tajā laikā vēl ticēju to, ka ar savām, ar to darbu, iekšē darbu, kur es biju uzsākusi, ka rezultāts būs. Rezultāts radās ļoti ātri. Es vienkārši citu vīrieti izrādījās, ka bērniņš tiešām var pietieties ļoti, ļoti ātri. Bet tās savas sāpes, milzīgās sāpes atceros. Un iedomājieties, kas notiek Facebookā, kur arī ir šādi sāpinātie cilvēki. Dažkārt mēs viņus saucam par troļiem, tad tie ir tie, kuri kaut ko ir gatavi uzskakāt un aiziet prom, un viņiem ir labi. Jā, viņi vienkārši kaut ko riebīgu pasaku, neiedziļinoties pilnīgi ne tēmā. Man ar tādiem troļiem ir bijusi darīšana, kad Facebooks kaut kādu savu algoritmu dēļ ar kaut kādu manu ierakstu, tas ir sācis dalīties ne tie citiem cilvēkiem, un kad atnāk cilvēki, kuri nesaprot, par ko es runāju, jo viņi nav lasījuši manas ierakstus, viņiem pēkšņi vienu ierakstu izmet, viņi izlasa, viņam liekas, tā gan ir, jums viņai ir aizbraucis un sāk kaut ko ne pa tēmu komentēt, sāk ķengāties, apsaukāties, apsmiet, līdz pat tam, ka sūtīja pārbaudīties, vai nav šizofrēnija. Ja? Līdz pat tādam līmenim. Un pēc tam, ka viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka viņiem ir taisnība, viņiem taču ir kā te taču ir publiskā telpa, šeit mēs drīkstam izpausties. Tad Facebook būs tā vieta, kur publiskā telpā viss drīkst izpausties arī ar savām traumām, ar savām ļauniem nolūkiem. To, ka ļaunums eksistē, diemžēl tas tā ir. Ja, dažkārt ir tas, ko es savos visos tīrīšanas darbos saku, tā ir tumsa, ja, kad tumsa ienāca tevī, dēļ traumām tumsa ienāca mūsos. Reizēm mēs piedzimstam jau ar tādām traumām, ka tumsa var ienākt mūsos. Un arī apkārtējos cilvēkos ar tie, kas ir, kas dara sliktas lietas. Un kas ir pats būtiskākais, ka tieši šādos te gada nogriežņos, kas ir tradīciju piesātināti, kas tā kā jau paši ir piesātināti vai dabā, tāda dabā, nevis vai bet tiešām dabā, mēs esam dabas daļa, ka tad šis ļaunums ir daudz lielāks un daudz klātesošāks un daudz bīstamāks, jo viņš ir, katrs mēs no jums šobrīd esam vairāk mēs jau tuvojamies tam, cik vairs dieniņas palikušas, ja, attiecīgi mēs ar datu šobrīd šo ierunājam pirmdienā, ja šo ierakstu, tad mēs arī tuvojamies tam. Tas ir jūtami vairāk palicis. Jūs varbūt to jūtat pēc nervozitātes, vai pēc tā jūs esat autobraucējs, jūs šoferis, ja tad jūs jūtat pēc tā, kā cilvēki nerāda, piemēram, pagriezienus. No vienas puses, jā, kam jāzina, kur tu brauksi, jā, nevienam neteikšu, jā, bet kam jāzina, kur es braukšu. Bet no otras puses, mēs taču visi esam mācījušies ceļu satiksmes noteikumus. Tas ir viens otrs, kā cilvēki kļūst tātad izklaidīgāk. Nevajag vienmēr domāt, ka viņi ir ļauni vai stulbi. Jā. Viņi tātad vienkārši kļūst izklaidīgāk dēļ kaut kā. Un, protams, vienmēr vajag padomāt par šīm te, tas, ko es arī saviem studentiem vienmēr mācu par šo iekāpšanu otru kurpēs. Ja mums liekas, ka kāds tur uz ceļa velkās kā gliemēs, stulbais gliemēs, ja, tad mēs jau nezinām, kāpēc viņš velkās. Varbūt viņam ir, viņš grib tik līdz mājai, viņiem vienkārši sāp sirds. Ja, bet tas par šo atpakaļ atgriežoties pie tā, ka melnais šobrīd vairāk dancā pa zemes virs, tā tas ir. Tāpēc noturēt to gaismiņu ir visos uz šiem visiem saulgriežiem un saulstāviem ir krietni grūtāk. Tieši tāpēc no pūļa ir jāizvairās.
Jā, pūlim vēl tāda, protams, pūlim ir pozitīvā lieta tajā mirklī, kad pūlis ir ar augstām vibrācijām pārpildīts. Nu, ir runa par to, ka kāda ir tava 5 labāko draugu vidēja ienākuma, tāda arī ir tava ienākuma. Nu, apmēram tā pasaulē novēro, tāpēc vajag turīgs draugus. Nevajag, un, ja mēs gribam pakāpties, ir ceļš pa, piemēram, pienākumu, nu, cik mēs pelnām, vai mēs gribam, piemēram, labāku darbu, tad arī ir labi, ja mums ir draugi arī, starp tiem cilvēkiem, kuriem ir augstāks dzīves standarts, kuriem ir lielāka, arī augstāka izglītība nekā mums, jo tad mēs pie viņiem pievelkamies. Un, protams, lai būtu līdzsvars, tad vajadzīgs arī kāds, kuru mēs pavilksim uz augšu. Ja mēs atrodamies augstās vibrācijās, tad mēs ar šīm vibrācijām apliepam, un tās ir mums dziedājošas. Tāpēc ir grupas darbs ļoti labi izdodas, tā kā mēs kopā savācamies cilvēku ar vienotu nolūku, piemēram, attīrīt savus traumas vai kaut kādas labas lietas piedzīvot. Tā kā mēs ejam uz svešu vietu, mēs nezinām, ar kādām enerģijām mēs tur aplipsim un kādas enerģijas būs dominējušas. Varbūt, ja mēs zinām, kas ir organizējis šo pasākumu, varbūt, ka tiešām tas ir cilvēks ar ļoti spēcīgu enerģētiku, kurš spēja aiz sevis vest masas. Ļoti spēcīgs, pozitīvais līderis. Bet, ja tas līderis tikai izskatās pozitīvs un patiesībā šīs masas viņam seko dēļ manipulācijām, dēļ arī ļaunuma iesaistīšanas, lai varētu tās masas sev dabūt sekotājos, tad ar ko jūs trāpapsiet, ko jūs tad saņemsiet komplektā. Jā. Jā, protams, ja tu atnāc no tāda pasākuma, tu esi aizgājis, tu atnāc viss iedvesmots, tu lido, tu saproti, ka tagad tavs nākamais cēliens, tie 3 nākamie, ceturkstis, ja, tad 3 mēneši līdz rudenājiem, tev ir vienkārši, tu tā kā ar uguņu aizmugurē, tu ej uz priekšu. Protams, ka viss ir kārtībā, bet jūs salīdziniet, paskaitiet tās reizes, cik tā ir. Varbūt vienkārši jūs esat bijis, nezinu, uz Lielajā Dzintarā uz simfonisko koncertu, un tur jūs atnākat tāds viss iedvesmots, starp citu, kas tā ļoti bieži arī ir. Jo tur ir tas kolektīvs, kas uz skatuves dzīvo, tie dod to enerģiju. Viņi kopā, viņi visi ir sadziedājušies, saspēlējušies, tas ir viņu darbs vienkārši. Te viņi to dara ar prieku, un to dod zālē visu šo kaut kādu jauno skaņu darbu. Un pārējie tie, kas atrodas zālē, ziniet, viņi jums tā kā vienaldzīgi, jo viņi ir vienkārši nopirkuši biļetes tieši tāpat kā jūs. Jūs esat izvēlējies sev vietiņu, tur nezinu, 123. Ja, piemēram, un viss. Tā kā tā var būt, un tas nav rituāla pasākums, bet no otras puses tas arī ir, priekš iedvesmē, tāpēc, ja mēs tur ejam. Varbūt dažādi, protams, arī tādā pasākumā, ja būs atnākusi kāda nīdēja kompānija, un kāds uzvilksies, un viss pavilksies līdzi, un tad arī tā tumsa var no turienes izplatīties, un tad ir, cik spēcīgi būs tie, kas tur, piemēram, tās pašas skatus, kas spēs apturēt to tumsu, kas varētu izplatīties. Jā, man negribās nevienu no jums baidīt. Man noteikti negribās baidīt, man noteikti gribās iedot kādu foršu rīku. Man foršais rīks, kā sev var pasargāt, ir palūgt augstāko spēku palīdzību. Jo mēs varam palūgt palīdzību, tad, ja mēs arī atrodamies kaut kur tādā, mēs varbūt spiesta lieta, varbūt darbs mums ir tās, ka mums ir, nezinu, jābūt priekšā laidē ārā metē kaut kādā lielā pasākumā, un tur visādi cilvēki staigā garām, vai mēs vienkārši strādājam pūlī, mēs strādājam centrā kaut kur, vienalga, kuras pilsētas centrā, kur ir ļoti daudz cilvēku, un tad tās enerģijas apkārt ir dažādas. Tad ir enerģētiski var arī sevi nosargāt, tāds pavisam vienkārši veids ir iztauties, ka jūs atrodaties olā. Vai arī uzliek sev tādu, ka iztauties, ka jūs uzliekat vairogu un ar nolūku, lai šim vairogam no ārpuses iekšā tiek tikai pozitīvās enerģijas, augstas vibrācijas enerģijas. Tad arī negatīvas būs patiesībā pozitīvs, ja mēs tā skatāmies, pēc kādas skalas mēs mēram, jo negatīvs tā kā būtu ar mīnuszīmi, bet vienkārši zemas vibrācijas vai augstas vibrācijas, tad augstas vibrācijas enerģijas. Aurā, ka mēs drīkstāt laist kaut ko arī tā kā zemākām vibrācijām, bet tikai tad uz zemi, nevis citiem cilvēkiem, lai tā, piemēram, māte zeme pārstrādā visu, vai visumu, lai visums pārstrādātās mūsu zemās vibrācijas un maina tās uz augstākām. Ja mēs izmantojam izspiešanas tiesu, tad arī to var lūgt, tad izspiešanas tiesā ir ātrie lūgumi, kuri tieši šim te paredzēti, kā, piemēram, veselīga robeža attīstīšana, uzturēšana, viens ātrais lūgums, un otrs ir enerģijas iepakojuma optimizēšana. Tad, lai tas vairos, kas mums apkārt ir, tas mūsu enerģētiskos slānīšus sargātu un lai tur nekas cauri netiktu. Vēl, kas varētu noderēt šajā te laikā, ir
tur, kur mēs atrodamies, ir vēl tās ātrais lūgums kā vietas drošība. Un vietas drošība tas ir lūgums, kurā ir nu, tas, kas tiek lūgts, skatām 2,5 lapas pusēm bija sarakstīts, kur tiek lūgts vērciet visādas negatīvos portālus, attīrīt no visādām zemām vibrācijām. Ja. Ir māja drošība, kur mēs varam lūgt par savām mājām, un ir vietas drošība. Un vēl ir darba vietas drošība. Jūs, piemēram, par darba vietu gribat lūgt, lai jums enerģijas sakārtot. Tā kā, nu, vēl tos var pamēģināt, izmantot, pamēģināt, nevis tikai pamēģināt, vienkārši darīt. Es saku, pamēģināt, jā, nu, izmantojiet un skatieties, kas ar jums notiek, jo, ja jūs tiksiet uzklausīt, tad arī šajā jautājumā jūs tiksiet uzklausīt. Ja jūs kaut kur dodaties, vienalga, piemēram, nu, ir līgo vakars, jūs izlemat doties tomēr kaut kur, vērtīgs ir ātrais lūgums svētītu ceļojumu. Jo tur arī 2 šķērsacīti tiek palūgti. Ja jūs izmantojat izpirkšanas tiesu, protams, jau, nu, ja jums tas nav pieņemami, nu, tad vienkārši ir jau vienkārši var lūgt arī, nu, izmantojušies reliģiskos egregors, arī tur var lūgt palīdzību, aizsardzību. Un arī saprast, jā, ka mēs kā cilvēki, mēs varam iedomāties, ka mēs jau ļoti sargājam. Tas citos līmeņos notiek šī aizsardzība, daudz citos līmeņos, arī mums tās izvēles notiek daudz citos līmeņos. Jā, tad ir ego vēlmes un ir mūsu sirds atvēsels vēlmes, un tās var būt 2 dažādas lietas. Nu jā, un šī lielā bilde, kuru mēs vienmēr neredzam, jo mēs esam tās mazās skudras, kuras iet tās takas, un mums pašiem liekas baigi nozīmīgās tās takas, un droši vien arī daudzreiz tā ir, kas veido beigās kopā to bildi, kāpēc vienā galā ir kaut kas sākts, un kāpēc otrā galā tas kaut kas notiks. Jau sākot ar mūsu piedzimšanu, jo es pilnībā ticu un zinu, ka dvēselē uzreiz augšā, jebkurai citai ir zinām visa tā bilde, un tāpēc viņa iemiesojas tur konkrēti, nezinu, aiziet pie 2 jauniešiem, kuri jāies tagad meklēt papādu dzied vēlams, lai puisis nebūtu padzēris pārāk daudz alkohola, par ko tik ļoti jautri dzied latviešu dziesmiņās visāds Latvijas Rādio 2 šobrīd dzied vienā gabalā, kāds es tur biju padzēris un gāju pie meitenes, un viņa tur man hopšu uzreiz atdevās, jā. Kaut arī tādā situācijā, tad visumā, nu, teiksim, tam dvēselē jau ir zināms, ka šis jaunietis pagaidām ir nekas, bet konkrēti šī meitene, piemēram, viņa iedvesmos un viņiem būs tur superīgs inženieris, piemēram, vai superīgs, ja tā meitene, piemēram, ir pianiste, tad viņas ceļš nav aizgājis līdz, nezinu, Laskalai, ja, tad rekur meita būs pēc tam tā meitenīte, kura vēl nav. Ja, ka tā būs mazā meitnīte, kur būs tur pasaules līmeņa, piemēram, pianiste vai mūziķi, ja, tāda. Tā kā mans novēlējums šodienas sarunai ir atcerēties, ka vienmēr 2 mīnusiņi saliekot kopā ir plusiņš. Es novēlēšu, lai jums ir patīkams saulgriežs un lai ir patīkams atmiņas pēc tam. Tieši to pašu novēlu arī es. Neko, tāda uz tikšanos nākošanai. Ja. Jau pēc ar citās noskaņās varēsim paši dalīties, kā gājis. Jūs varat padalīties droši, kā jums ir gājis. Ko esat pēc šīs te mūsu sarunas, jūs jau redzējāt, viņa bija tāda no. Ko tad esat sajutušas un ko esat paņēmušas un ko no tā izmantojat, lai dzīvotu labticībā, labklājībā un labbūtībā. Paldies, Atā! Atā.